Ideja ir manējā. Tā radās ļoti tālu no Latvijas, tur, kur cūku pupu novērtē. Dienvidamerikā, ceļojot, staigājot pa kalniem ar mugursomām. Tas bija pavisam nejauši. Mums viņi tika pasniegti pēc dienas pastaigas, kā uzkodiņa, kā welcome snacks pie dzēriena. Un tad es atcerējos, ka man ir māsa pārtikas tehnologs. Jā, un tad viņi man atveda, tajā paciņā bija 5 pupas. Viņa teica, vai es varu kaut ko tādu uztaisīt. Pēc mēneša mēģinājumiem bija viena kraukšķīga cūku pupa. Es teicu, ja ir viena, būs vairāk. Protams, lai nonāktu līdz šī brīža garšai, līdz šī brīža kvalitātei, tas man prasīja pusotru gadu, lai atstrādātu tehnoloģiju. Sākotnēji viņi bija pilnīgi atšķirīgi. Viņi bija tāda, kā Zanda atveda, fritēta eļļā, taukaina. Un tad mēs sapratām, ka ir iespēja arī uztaisīt veselīgāk. Sākotnēji tie bija mūsu paši eksperimenti, un tie ir klasiski ar sāli. Pirmais bija ar ķiploku, mums latviešu iemīļotais ķiploks, oregano vai raudeni latviešu valodā. Un tās ir tās pirmās pupas, ar kurām mēs aizbraucām tajā pašā gadā uz Riga Food. Mūs novērtēja, un tad mēs sākām saprast, ka ir jāiet vairāk vajadzētu ražot. Jo mēs sākotnēji sākām kā mairažotājs. Tā bija maza krāsniņa, panna, eļļa, folija, viss tā taukos, slīd virtuve. Mūsu komanda? Jā, mums mājās, taču mēs sākotnēji arī pupas mizojām. Pašiem rokām. Katru pupiņu. Strādāja ģimene, raugi, radi, un viss, kas nāca pie manas sētā, visi tika likt pie darba, un paldies Dievam, viņi nekur nepazūd. Primī sadarbību mēs sākām tikai šajā gadā, bet jāsaprot, ka ļoti veiksmīgi. Apjomi mums ir nesalīdzināmi izmainījušies, arī nosacījumi mums ir aizvest uz vienu noliktavu. Protams, ir vieglāk nekā piegādāt katram mazajam, un mūsu apgrozījums, ja mēs skatāmies pēc vienas tirdzniecības vietas, ir trīskāršojies. Atbalstot un pērkot Latvijas produktus, Latvijā ražotus produktus, mēs kopīgiem spēkiem ceļam ekonomiku. Ļoti svarīgi atcerēties, ka tepat uz vietas augušas lietas ir daudz vērtīgākas mums pašiem nekā iegādāts kaut kur tālos austrumu valstīs. Un Latvija ir fantastiska vieta, kur sāk kaut ko darīt. Mēs esam maza valsts, šeit var daudz ko izmēģināt, un tas, kas strādā šeit, var droši doties tālāk arī uz eksportu. Es esmu Zanda Ozola, pupuču saimniece. Es esmu Kristīna Ozoliņa, savas pupuču saimniece. Un mēs kopā ar Rimi audzējam Latviju. Tieši tāpēc Rimi iedrošina darīt vairāk, palīdzot Latvijas ražotājiem augt. Izvēlies Latvijā ražotus produktus un audzē Latviju. Rimi.